Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs ir vienīgais muzejs Latvijā, kur var apskatīt grāfa Jozefa Heinricha Borha Maltas ordeņa komandora mundiera fragmentu. Ekspozīcijā graznos portretos un romantiskās fotogrāfijās uz apmeklētājiem noraugās vairāku paudžu preiļu muižnieki grāfi Borhi. Ja izdodas salikt lielformāta puzli, var iepazīties ar pilsētā atstāto Borhu kultūras mantojumu. Pateicoties grāfiem Borhiem, Preiļi no ciema izauga par miestu, tad, kad muižnieki atļāva šeit apmesties amatniekiem. Pirmais un senākais amats Preiļos bija kalējs. Tikai Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā ar pūru joprojām kārdina Mārga. Viņa izrāda ne tikai Latgalē raksturīgo pūra tīni un lādes, bet arī retas 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma pūra mantas un atklāja, kāda šim pūram ir saistība ar jasmuižu un dzejnieku Raini. Polikarpa Čerņavska keramikas mājā muzeja veidotā ekspozīcija veiksmīgi savienota ar meistara darbnīcu. 3 dažāda vecuma virpas un 3 stāsti. Apmeklētājiem ir iespēja dzirdēt jau aizsaulē aizgājušā vecmeistara Polikarpa Čerņavska balsi, redzēt viņa izcilo keramiku, pieskarties silajāņu māla pikai un iegriezt paša meistara virpu. Tas ir vienīgais muzejs Latvijā, kurš septembrī aicina ienākt Jāzepa Pīgožņa darbnīcā. Starp daudzajām otām, burciņām un krāsu tūbiņām, terpentīna un eļļas krāsu smaržu sajust izcilā mākslinieka un lieliskā latgalieša klātbūtni. Satikties ar Latvijas labākajiem ainavistiem Jāzepa Pīgožņa vārdā nosauktā mākslas plenēra laikā un piedalīties Jāzepa Pīgožņa balvas par labāko Latvijas ainavu glezniecībā pasniegšanas ceremonijā. Atsevišķu muzeja kolekciju priekšmeti glabā novadā dzimušu izcilu Latvijas personību stāstus. Koka skolas soma bija kino režisora Jāņa Streiča sapnis. Ar Latgalē raksturīgām striķu vīzēm, jeb peternēm, vairākas ziemas viņš mēroja ceļu uz tuvējo Gailīšu 7-gadīgo skolu. No mākslinieka Šēnberga glaznotā portreta uz apmeklētāju nolūkojas lidotājs ģenerālis Jāzeps Baško, Preiļu tautskolas pirmais absolvents 1902. gadā. Tāpēc vēsturiskajā skolas ēkā izcilā lidotāja mūžs atklājas fotogrāfijās interaktīvā ekspozīcijā Jāzeps Baško gaisa furmanis uz lidmašīnas Iļļa Murumietis 6 reizes samazināta modeļa. Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs. Vērts redzēt!